Sveiciens šahistiem! Šodien pie Čau. mums raidījumā ir, čau, šodien pie mums raidījumā ir šaha leģenda Aleksejs Pakulā. Čau, Aleksej! Čau. Čau, šahisti. Jā, čau, šahisti! Protams, spiediet subscribe, jo nezinu, kad mēs vēl sagaidīsim Alekseju pie mums raidījumā, bet šodien mums ir īpašs iemesls, par to mēs uzzināsim bišķiņu vēlāk. Ja. Citi palielītos Aleksejs tikai pastāstīs, kā ir tāds joks vecs. Tā kā tā. Un kas mums ir noticis par šo laiku? Daudz dažādu notikumu. Es varbūt sākšu ar tādiem popkultūras vai tādiem interneta jaunumiem, kas varbūt šajā nedēļā atgadījās. Un viens no tādiem jaunumiem ir, kā, nezinu, vai jūs zinājāt, 37-gadīgais ķīniešu lielmeistars Zhu Jintao pārsita nezaudēto spēļu rekordu klasiskajā šahā. Tagad tās ir 158 partijas. Jā. Tā kā, jūs zinājāt tādu rekordu vai lielmeistaru tādu? Ar tiem ķīniešiem sarežģīti, viņi tādi līdzīgie visi. Varbūt tur dažādi spēli. Jā. Tā kā tā, bet interesanti būtu, starp citu, apkopot Latvijas rekordus šajā žanrā. Piemēram, tur es varētu tur pieteikties uz neuzvarēto partiju sēriju, un tā tālāk. Bet būtu interesanti šitādi tipi, kas ir pasaules tie rekordi, kādi ir Latvijā. Tur garākā partija, un tā tālāk. Jums nav zināms kāds, nezinu, ekstraordinārs? Trīs nezaudētas partijas pēc kārtas. Tas jau nebūs slikti mums, jā. Bet man liekas, ka Nikita Meškovs bija rakstījis kaut kur, ka viņam bija ļoti arī gara sērija, man liekas, šobrīd. Jā, Nikitam bija. Jā, tā kā nevar zināt, vai tas ķīnietis ļoti ir apsteidzis Nikitu, varbūt tikai pa dažām partijām. Jā, un tad ir vēl viens šokējošs jaunums, kas nav interneta fakes, bet patiesība. Dagestānā viena sieviete saindēja ar Merkūriju savas pretinieces šaha figūras sasmērēja pirms partijas. Tas ir līmenis, Tā kā sieviešu čempionāti ir bīstami, protams, un kur atnāca un uzlika. Kas ir Merkūrijs vispār? Kaut kāda indīga viela, Izklausās, jā. Jā, tā kā Dagestānā šahs iet uz urā, tā kā tāds vēl notikums. Klausies, Andri, tagad es saprotu, kāpēc dažās valstīs tomēr sievietēm aizliedz to šahu spēlēt. Jā. Tas nav ar ticību saistīts. Tas Austrumi. Bīstami. Jā, austrumi. Un tad mums vēl ir tāda, to mēs ieliksim saitē, Pīters Haina Nilsens, Magnusa Karlsena, treneris, laikam tā var teikt, ir baigo interviju sporta avīzē iesniedzis, un tur attīstās visādi notikumi, tā kā varēsiet palasīt arī pašu interviju. Tas mums tāds par preses apskats, teiksim tā. Bet kas mums notiek Latvijā, Tā, mums, sāksim ar tā kā, kulminēsim ar lielo notikumu, sāksim ar tā secībām. Garkalnē mums bija Berģu kultūras centrā turnīrs, pirmais posms. Mums arī ir galvenais tiesnesis. Tu biji galvenais tiesnesis vai nebija? Jā, biju galvenais. Ar Elmāru mēs tur strādājām. Ar vēl vienu leģendu, ar Elmāru. Jā, bija laikam 112 beigās, dalībnieki? 112, dalībnieki. Tā diezgan normāli interesants turnīrs. Bija arī stiprie dalībnieki. Edgars Ungurs, es domāju, Renars Mūzis bija. Toms Kalniņš pats tur pieteicas un piedalījies. Bet beigas uzvarēja Konstantins Gudovskis mums tur. Bet ļoti tāda sīva cīņa. Viņš dalīja to pirmo vietu ar Jazdanovu, ar Aleksandru. Un tikai tie papildradītāji beigas tur izšķir. Kurš čempions. Jā, kā parasti Buholts vinnēja. Jā, un kas ir interesanti, ka turnīrs ir bez maksas, tas bija pirmais posms, un man patīk formāts, ka viņš ir svētdienā, un viņš nav visu dienu, tā kā bieži vien sestdienu Jā, diezgan ātri tur viss notiek. Jā. Cik būs posmi, Aleksej? Es domāju, ka 3 būs. Parasti ir 3 katru gadu. Iepriekšējos gadus bija 3 posmi. Nākamais aprīlī būs kaut kur, ja es nemaldos.
Tā, un tad mums vēl jāpasaka, ka var jau reģistrēties, lai neaizmirstu, kāds ir jauniešu čempionāta finālam sākusies. Pieteikšanās un sastāvi jau pamazām sāk parādīties. Tad no 9. marta, skolēnu brīvlaika laikā Jā. spēlēs TSI, vai ne, notiks? TSI tas viss notiks, jā, tieši tā. Jā, tā kā noteikti TSI. piesakaties. Nu, tur ir tā, ka Puišiem jau sastāv, zēniem jau ir zināms, kas var tikai pieteikties, var pieteikties jā. cīnī vietas, jā. Nu, Bet tur arī būs maiņas, cik es sapratu, ne visi tur no tiem, kuri jau tikuši spēlēs, Jā. var spēlēt, piedalīties. Tāpēc Tā es arī domāju, jā, kad mēs piesakās. jau ziņosim. Jā, tie, kas Tur kvalificējušies, tie, kas tuvākie rezervisti, jā. Mhm. Tieši tā. Jā, jo vienmēr kāds... Par to mēs ziņosim arī treneriem, jā. Mhm. Ja kādam no Labi. rezervistiem tur būs iespēja pieteikties. Jā, labi. Nu, un tad mums ir tāds liels notikums. Mēs te vairākus raidījumus iepriekš esam runājuši par to, ka kad mums būs pirmais lielmeistars pēc ilgāka laika, jā, tad mēs noskaidrojām, ka Kantāns ir pēdējais, jā? Vai Meškos, man liekas. Man liekas, ka Nikita Meškos ir jaunākais lielmeistars. Nu, svaigākais. Nikita bija, jā? Jā, Man nu, šķiet, ka jā. tad tā jau, ka jā. Nu, to pats 17. Kantāns. gada. Ja es pareizi. Jā, pats Kantāns laikam stāstīja, ka Nikita bija, jā. Tāpēc viņš stāstīja par Nikitu. Bet mums ir viena ziņa, mums ir jauna starptautiskā meistara norma, un mūsu korespondents sagatavoja interviju. Lūdzu, noskatīsimies interviju ar jauno IM normas ieguvēju. Sagaidīšu Reini Paigani, kurš tikko atgriezās no Grācas Austrijā, kur izpildīja IM normu. Mums tev, protams, jautājums. Kā tev gāja turnīrās? Jā, īstenībā ļoti labi. Bet pašajās beigās es zaudēju. Ļoti stulbā partijā. Es domāju, ka es nedabūšu. Bet ļoti spēcīgai meitenei. Ļoti spēcīgai, bet tik un tā partija bija ļoti stulba. Bet kopā perfekts turnīrs. Labi, kur bija tev labākā partija? Kas tev izdevās tā rītīgi labi? Man liekas, ka vislabākā partija bija Roberts Elīna. Viņa ir viena no Spēcīgākā U16 meitenēm pasaulē. Jā, Vai es tagad jau U17 šogad viņai ir, jā. 9. gads. viņa sasaist. Labi, bet mums partijā līdz kaut kādai 15 gājienam neviena figura nebija nomainīta. Bet mums viss bija uz galdiņa, es neko nesapratu, kas izrādījās pēc tam pēc datoru domām, ka es diezgan labi spēlēju. Ne tikai pēc datordomām. Tā kāda vēl tev bija laba partija, tev bija ļoti labs rezultāts. IM norma, lai tu dabūtu, tev bija nepieciešams, kas tev bija nepieciešams? Jūs varētu vairāk titulētus spēlētus? Jā, labi, man vēl viena laba partija, gan jau, ka bija tieši pēc tam trešā partija, kurš uzvarēju starptautisko meistaru no Itālijas. No sākuma es īstenībā šī slikti nospēlēju, bet pēc tam es sapratu, ka man spēlēja diezgan slikti. Es darīju labu gājienu. Pēc laba gājiena viņu uzvarēja beigās. Labi, tagad varbūt muļķīgs jautājums, bet IM norma, lai sasniegt, tev ir vajadzīgs tā performance, jā? Jā. Cik ir jābūt? Zini? Pats? Ir jābūt 2, 4, 5. Un tev bija 5, jā? Un man bija 2, 5. Bija viena problēma, ka 4 rezultāts atšķīrās. Jā. Tāpēc vienmēr ir jāiet pie tiesneša, tev ir tas papīrs, kas apliecina, kur ir pareizi sakalkulēts. Jā, vēl mums apjērās. Vēl jautājums no Andresa Hamīra. Kā man šķiet, pēc cik ilga laika varētu būt Latvijā jauns lielmeistars? Ok, jauns lielmeistars. Uzstādīsim augstus kā vēlmes un teiksim, ka nākamajā gadā IM un pēc 2 GM. Labi, paldies, Reini. Un, jā. Kurš būs nākamais lielmeistars, jā? Ļoti labi. Tad uzliksim timeri uz telefonā un gaidīsim. Jā. Aleksai, kā tev liekas, kurš būs Latvijā? Un vai mums vispār būs, starp citu, arī tā var pajautāt, vēl lielmeistars kāds? Nu, ļoti ceram, ka būs Reinis Malacis, vai viņam veicas. Vēl Miķelis, es uz Miķeli arī kaut kā ļoti cerības man ir par Vingriet domu. Viņš arī pēdējā laika ļoti tāds. Pajautājiet man. Labi, un tad pajautāsim to pašu arī Nelijai. Nu, es esmu ļoti optimistiski. Es ticu tiem jauniešiem, un es domāju, ka būs vairāki.
ka būs vairāki. Jā, jo viņiem tas azarts, ja tas nepazudīs, tad agrāk vai vēlāk, tur nezinu, 18 vai 19 gados vai 26, bet viņiem ir ļoti, ļoti liela deksme. Deksme spēlēt, deksme mācīties, un tas, nu, tur ir ļoti jāgrib. Tas ir jāgrib. Tas par lielmeistaru nejauši nekļūt. Nu tā. Bet es ticu tos, ko jūs nosaucāt, un vēl daži, un varbūt vēl jaunie augi, par tiem mēs vēl nezinām, bet, nu, tiem, kas jau ir tie FM līmenī, es domāju, ka tur Varbūt mums ir Viņi neplāno pamest šahu, kas ir ļoti svarīgi, jo tuvojās viņus 18, un ja tu tā kā izšķepi no tas, nu, tad jau viss, tad jau tu tur. Bet iedomājieties, varbūt pie kāda no jums vai pie kāda cita trenera šobrīd iet kaut kāds mazs puisītis, kurš būs pasaules čempions. Ir, mums ar Aleksai kā reiz ir. Jā, nu jums Pat ir. vairāk, jā. Vēl Jā, izvēlamies, kurš iesmu to lielmeistaru. Jā, kurš spēlēs? Kandidātu turnīra sastāvs pa visiem, ja? Tur 8, tur visi no Latvijas. Tas būtu labs Nu, prikals. cerēsim. Bet varbūt arī, ka kāds vēl ir tāds, kurš vēl nemaz nezin, ka viņš drīz spēlēs šahu, un tas varbūt būs arī tāds. Cerams. Kāds īstais Nu, cilvēks par to vēl viņam pašu- parādīs. Par to pašu? Par to pašu Reini atceroties, kad gāju, tur es atgriezos šaha, tur 22. gada, un gāju pie Alberta uz Tomas Kačku mūsu slavenu. Un tur jau bija atsevišķi Paikina balva, jo viņš katru reizi bija dabūjis tajā turnīrā, nu, es tagad jau neceros, varbūt jauniešu tā bija balva, viņš tur bija jau tajā laikā stiprāks par pārējiem, un katru turnīru viņš tur piedalījies, un to Paikina balvu tā arī pasniedza viņam Alberts. Tad citu Maskačkājs, kad Paikins vēl bija 2. sporta klase, tāds, viņš ļoti, ļoti strauji progresēja. Man ir viena partija, kurā es viņu uzvarēju, man ir pierakstīta. Un es kaut kur nesen šķiroju partijas kaut kādas, nu, tādas lapiņas. Es skatos, Paikins tika mīros, nu, ka man viens, un es tā domāju, nē, nu, nevar būt tā. Un kā es varu, un tā, nu, ka jau Reinis jau bija stiprs, un es skatos, tā ir kaut kāda sanā partija. Tā kā, jā, tā kā ir tie cilvēki, kuriem... Nav šī. Tā kā ir cilvēki, kuriem ir pozitīvs rezultāts, pret kas pāraulu laikam, kaut kādam Austrālim vienam, ja, kurš 2 partijas ir vinējis kaut kad tur dziļā jaunībā, kur viņam tur 9 gadi, ja, kaut kādos tur mistiskos turnīros. Un tad viņi tur lepojās, ka viņiem ir 2-0 pret kas pāraulu, nu vai kaut kas tāds. Tā kā var tā arī gadīties. Jā, tā kā, nu labi, nu ejam pie pašas lielās tēmas, tas ir, mums ir cerību kauss. Tā, nu mums noslēdzās cerību kausa pusfināls, un tad jau pēc gandrīz mazāk nekā pēc mēneša būs arī fināla turnīrs. Turpat, nu varbūt tad sāksim ar to pašu pusfinālu. Ja? Mums šoreiz ir arī īstenībā īpašs sastāvs, ja? Jo mums te ir 1. un 3. komanda ir treneri, ja? Pareizi raidījumā. Nu tā. Nu, Aleksai, kā tev izdevās, cik bargi tu tiesāji savējos, ka viņi uzvarēja, ja, tā kā tava komanda? Nu, tur jau es Swiss manager tiesējies, tā tikai pogas spiedu. Tā jau normāli. Šoreiz rezultāts negaidīti labs mums sanāca bērniem. Bet kā tu cerēji, tā kā, nu, pirms turnīra, ka viņi būs, nu, trīniekā? Pirms turnīra, kad es vadīju tos, nu, visus sastāvus, jā, es negaidīju, nu, man pašam bija pārsteigums, ka viņi tur sākuma vispār bija 1. numurs, un pēc tam viņus apsteidza Arčes komanda, bet, nu, cik es sapratu, tikai tur tāpēc, ka alfabeta secība tas ir sakārtots, jo reitings 1 viņiem bija, jā, nu, starta saraksts. Nu, tāpat es par 1. vietu kaut kā neizdomājos, jo stipras komandas, nu, daudz tur bija. Bet sākums bija ļoti labs, pirmas 3 kārtas 4-0, 4-0, 4-0, un 3. kārta uzvarēta tur ļoti stipra bija, kāda no Kaisam, laikam, Kaisa otra komanda, ja es nekļūdos tagad. Un tad jau saka, tas cerības parādīties. Nu, bet diezgan liels pārsvars. Nu, tur līdz pēdējai kārtai bija, nekas nebija vēl skaidrs. Beigas, jā, rezultāts ir labs, un arī 1,5 punkts pārsvars, jā, bet, nu, cīņa bija līdz pēdējai kārtai, līdz pēdējai spēlī gandrīz. Jā, nu labi. Kā jūs gatavojāties, ja gatavojāties? Nu, neteikšu, ka mēs tur speciāli gatavojamies, tur
šitajos turnīros, ka vienmēr tur to sastāvu vēl dabūt, lai visi ir veseli, lai tur rezervistus nevajadzētu kādus un tā tālāk, tāpēc, visi atnākuši jau bija prieks. Man bija kopā 3 komandas šitai turnīra. Un, normāli. Speciālas sagatavošanas, nebija mums tur nekādas. Labi. Nacionālajie pingvīni, kā jums gāja? Mums netik gludi, kā stāstīja Aleksejs. Mums bija tā, ka bērni bija noskaņojušies uz to, ka šogad jātiek finālā, jo finālā ir forši. Un tad es ieraudzīju, ka viņi ir pēc reitinga ir 5, un es viņiem saku, jums ir jātiek medaļās. Mans uzstādījums bija par to. Un tad viņi tā kā no sākuma pilnīgi varēja just, ka viņiem fokus nebija kārtībā. To arī atspoguļo pirmā kārta. Viņiem pie visiem galdiņiem bija uzvarēts, bet nesanāca. Tur kaut kur izslīdēja viena partija, kaut kur vēl. Un tad es viņiem saku, kas notiek. Tā kā mums nebija tik saulains sākums, bija tāds mazliet neapmierināti, varētu teikt. Tad, kā var redzēt, kad pēc pirmās kārtas viņi saņēmās, tad mums atkal saslīdēja, jo nāca arī stiprākas komandas. Protams, tur visus nevar uzvarēt, nav mums vēl tik spēcīgi. Bet par pašu sagatavošanos mums bija diezgan nopietna sagatavošanās, gan morāli, gan visādi, gan sākot mums zīmēja emblēmu. Mums tur bija komandā izmaiņas, un man bija kā trenerim gan jāpaskaidro, gan jāmāk viņus nomotivēt, jo bija maiņa komandā, un tad tas nav tik vienkārši, nevar nevienu nostumt malā un teikt, ka tu esi nederīgs. Bet tas zēns, ko es nomainīju uz citu komandu, viņš savukārt ļoti labi nospēlēja pie pirmā galdiņa, un tā kā es rītīgi lepojos ar to, ka dažreiz trenerim kaut kas ir jāupurē, bet jāupurē attīstoties, tā kā, lai varētu attīstīt viņu. Tā kā, tāds... Un rezultāts bērnu turnīrā neko tu nevar plānot. Tu vari cerēt, tu vari ticēt, ka sanāks. Mums sanāca vēl dramatiskāk, jo mums pat nospiežot, es nezinu, visus tos rezultātus, tu redzi, ka ir tā 3. vieta, bet, viņa ir pa milimetru, tur 2 koeficienti sakrita. Tas nozīmē, ka arī kaut kur varbūt cita komanda, viņi arī varēja labāk nospēlēt. Es pat dzirdēju, ka tur bija neizšķirts, bet varēja uzvarēt, un tad mums nebūtu. Jā, tā kā, paldies Buholcam šoreiz, protams, tur bērni visi paši izdarīja, bet tas cīņas tādas ļoti tuvas, un bija interesanti, bija ļoti interesanti vērot, un ko es gribēju teikt arī par Alekseja komandu, ko var redzēt, ka tie bērni, viņi, kas sajūt, ka viņi var tomēr uzvarēt, ka viņi kā komanda, viņi tā saņēmās, tas bija tik jauki redzēt, ka viņi tā, mēs varam, un tad tur pat tādas partijas, ka liekas, nevar viņš to pretinieku varbūt uzvarēt iepriekš, bet viņš var, jo komanda grib uzvarēt, un tu arī gribi būt komanda. Tā kā šis ir forši. Jā, tas ir taisnība. Bērniem pavisam cita attieksme, kad ir komandu turnīrs, nekā viņi paši spēlē. Tā atbildība ļoti atšķiras. Es teiktu, ka ļoti atšķiras. Ļoti vajadzīga, man liekas, arī tam individuālam šahistam ir ļoti vajadzīgs sajusties, ka tad, kad tu esi komandā, ne tikai tava uzvara ir svarīga, bet tev arī ir jābūt tam. Un forši bija, ka tiesneši atļāva un pat teica, ka komanda drīkst iet reizē ārā, un jūs droši varat palikt un gaidīt, ka pārējie spēlē, stāvēt aiz muguras, un viņi tiešām tā arī tāds pusaplīts, tas viens vēl spēlē, 3 stāv no vienas puses, 3 no otras puses, forši. Jā, man bija komandā, kad puiši, tā sanāca tajā kārtā, vinnēja visas partijas, un tad stāvēja aiz meitenes, tur savējās, un visi tāda bilde ir smuka, visi partiju tur skatās. Jo parasti jau tikai tas trenerīts jūt līdzi, vai ne, bet šeit tie bērni, un man liekas, tā tāda ļoti cilvēcīga, ļoti noderīga vērtība, ko viņi apgūst. Jā, Aleksej, kā vispār aizgāja turnīrs, vai bija kaut kāda tur, nezinu, nestandarta situācija? Kādi nervozi treneri ar nepareizu rezultātu? Jā, vai kāds nāca tur labot rezultātus? Nē, kopumā šoreiz ļoti labi. Tiem rezultātiem, kad tik daudz komandu, arī treneriem tur ne pa vienai komandai visu izsekot nav viegli, bet kopumā mēs tikam galā, es domāju, normāli. Jā, man arī likās, ka bija labs. Jā. Ko, netikšu. Tagad finālu gaidam, kad mums ir 21. martā, fināls. 21. 22. Jā, 21, 22, un šogad finālā būs 40 komandas, pareizi?
Jā, Jā, te būs 40 komandas, būs interesanti. Rīgas Mats ar vienu komandu startēs un tā. Jā, ļoti labi. Jā, ļoti labi gaidīsim finālu. Bet, līdz tam vēl ir arī visādi turnīri īstenībā. Daudz dažādi. Tā kā skatīsimies, kā tur būs. sākumā Latvijas fināls jau visiem būs. Jā, Jauniešu būs fināls. jauniešu fināls. Viņi būs crazy. uztrenējušies. Starp citu, jūs zināt, kad ir... Ar noguruši būs. Jā. Jūs zināt, kad ir cerību kausa lielais brālis šaha lietus? Aprīlī? Maratona laikā, 17, Maijā. 18 maijas, man šķiet, vai ne, Aleksai? Pat maijā. Jā, kaut kā tāda. Maija, jā. Jā, labi, tad pārējām pie vēl galvenākas tēmas. Mums visu laiku tā tēmu svarīgums pieaug. Un tad par pašu Aleksei tad iemūžināsim varbūt tavu stāstu. Varbūt tu vari pastāstīt, kā tu nokļuvi šahā maziņš un kad tu pirmo reizi, sāki trenēties un gāji turnīrā. Kā tu nokļuvi šahā vispār? Es jau nebiju pārāk maziņš, tā kā tagad bērni iet jau tur no 5 gadiem, 6, daudz tādu ir. Es laikam, man bija jau 8 gadi, kad es bišķiņ spēlēju mājās ar tēti, ar vectētiņu, un tad viņi mani aizsūtīja uz to, mums te pat, kur es dzīvoju, mūsu rejona, bija te vietējais tāds klubiņš šaha. Tur es aizgāju, tur, viņš tāds nesamelot, agrāk te bija kaut kāda rūpnīca, laikam, Pirmaden saucas, jā. Un tur pie tas rūpnīcas bija tas šaha klubs. Kaut kāds tur šaha entuziasts, man grūti atcer, Viktors viņu sauca, to es atceros. Un es pie viņa gāju kādu tur pusgadu. Mēs turpat uz vietas spēlējām turnīrus, izpildījos tur arī diezgan 4. sporta klasi, 3. vienu reizi ar viņu un to mūsu komandu spēlējām arī cerību kausa, tas man bija tā kā pirmā reize. Un pēc tam es pārgāju uz Rīgas skolēnu pili, pionieru pilis toreiz vēl bija, pie Nikolē Katišonaka. Un tur tā arī mācījos līdz šaha. Pēc tam viņš pats pārgāja uz šaha skolu, un mēs kopā ar viņu, un tad līdz šaha skolas absolvēšanai es pie viņa arī trenējos. Ko tu pēc tam darīji? Pēc šaha skolas beigšanas? Pēc tam vēl kādu laiku mēs tur apmeklējam, gājam tur. Viņš, tā kā nebija pret to, ka mēs tur gājam. Mēs tur blicu spēlējam pie viņa. Un kaut kā tur ar laiku, kaut kā tas šahs jau bišķiņ otrajā plānā aizgāja. Bija jāmacas, jāstrādā, un pēc tam man tur bija diezgan liels pārtraukums. Protams, mums tur vēl visas tas aktivitātes bija saistītas ar to. Mūžīgais šahs mums bija tur tāda organizācija, kura šaha skola taisīja turnīrus. Tur mēs vēl pastrādājam kādu laiku. Un pēc tam es biju prom no šaha, vispār pat nespēlēju, tā. Ļoti tālu biju no šaha, var teikt. Strādāju, tur tāda, var teikt, ne visi būvniecība, bet celtniecība tur. Un tad es tur nostrādāju kādus ap 20 gadiem, un tad man tas darbs beidzas, jā, un tad es kaut kā man bija, redzēju tur kaut kur neceros interneta, Facebooka vai kur, reklāmu, kā par šaha treneri, C trenera certifikāts, un tur, protams, ar šaha trenera certifikātu varēja dabūt. Man kaut kā visu laiku gribējies to, kāpēc neaiziet tur, nepamacīties un dabūt sev to certifikātu, un kādreiz man tas darbs beidzas, un es aizgāju tur, un sanaka tur pusgadu laika, dabūju to certifikātu, un man vajadzēja šaha trenera, tā kā pārakstu uz tā mana darba, noslēguma darba tajā mācību iestādē. Un tad es aizgāju uz šaha skolu, lai man līga pārakstīja to. Un viņa kaut kā piedāvāja man to. Vai tu negribi atnākt uz šaha skolu pastrādāt? Jā. Un tā kā man toreiz darbs nebija,
tāds regulārais. Un tad es padomāju, kāpēc ne? Kaut visu mūžu, kur tie bērni mācīt kādus, man vispār nebija tādas pat domas, tādas nebija. Bet kaut kā iepatika, es varu teikt, un tagad jau viss notiek. Tagad jau uz celtniecību Kaut diez vai kādā tev kāds atpakaļ dabūs. Es saku, tagad uz Jā. celtniecību tev Tagad, jā, atpakaļ vairs visticamāk. nevar dabūt jau viss. Nē, tur nebija gluži tāda celtniecība. Es, protams, nestaigāju tur ar tiem ķieģeļiem par celtniecības objektiem, bet tāpat. Tas bija pavisam kaut Ķieģeļiem. kas cits. Tagad drīzāk ar ķieģeļiem jāstaigā, jā, tagad. Jā, tur šaha turnīri, ka jāorganizē. Aha, turnīra slodze. Jā, Ak, jā, interesants stāsts. Jā, klausies, kā tu, kā treneris, tagad jūties un varbūt tu, kā tu veido vispār to savu apmācības, stilu vai ko tu viņiem vispār māci? Kāda tev pieeja? Tā kā? Sāksim ar to, ka es pats vēl ļoti, ļoti mācos, mēģinu saprast, kā tur tas labāk un tā tālāk. Bet man šķiet, ka galvenais tiem bērniem ir, lai viņiem ir interese par šahu. Var jau tur no paša sākuma mācīt, tur nezinu, vecindiešu aizsardzību, bet diez vai tas ir tas galvenais. Kaut daži vecāki tā arī domā, ka mums te teorijas par maz vēl kaut kas. Īstenībā, ja bērniem ir interesi, ja viņiem patīk šahs, ja viņi nāk uz tām treniņiem, ja viņi piedalās sacensībās, tas vissvarīgākais, es teiktu, dalības sacensībās. Jo daži iet gadiem uz šaha skolu, bet turnīros viņus dabūt gandrīz, ka nav iespējams. Viņi tur negrib, baidās un tā tālāk. Bet tie, kas spēlē no paša sākuma, viņiem ar rezultāti ļoti, ļoti atšķiras uz labo pusi, protams. Jā, tas ir tas, ko es arī pamanīju, ka pēdējos gados, ka mums ir arvien vairāk turnīru, un man liekas, tas ir labi. Jā, tā ir varbūt tā atšķirības starp to, kad mēs mācījāmies šahu, cik mums bija, vai ne, turnīri. Un tā, varbūt mums bija klasika, es nezinu, regulārāk, bet es arī tā knapi atceros. Tā praktiskā ir ļoti, ļoti svarīga, ka tas, ko tu mācies, ka tev ir jāizmēģina, un sacensībās vēl nāk klāt tas mazliet arī stresiņš, tāda atbildība. Tu to zirgu noliki šeit vai tur, un tu tur, kā tu novaktē tās figūras. Jo treniņā viņi vēl nereti paņem atpakaļ, es maz nepieskāros, vai sacensībās jau tu nevar ar pretinieku vairs neko tur sarunāt, pieskāries, jāiet atlaidi izdarīts, jā. Kā tev liekas, Aleksei, kas ir šobrīd grūtākais šaha trenera darbā? Grūtākais, protams, ir tas, ka visiem bērniem ir telefoni, un viņiem tur tā otra dzīve tajos telefonos. Ja tas nebūtu, es teiktu, ka rezultāti būtu labāki. Jo daudziem bērniem tie telefoni aizvieto vispār visu. Tā kā komunikācija, ja, un informācijas. Arī viņi tur tas spēlīties, kas tur tikai nav. Citreiz skatos, ko viņi tur dara tajos telefonos. Es tieši pa tam spēlīti. Nav žēl to savu laiku terēt tam, bet bērni labi skaidrs, nevar zināt, ka es būtu darījis viņu vietā, ja man būtu telefons, bet mums ar to bija viegli, ka mums kaut kā. Jā, bet atceries, ka mums nebija telefona, bet kā mēs mācējām nogalināt laiku savādāk. Jautājums arī. Protams, jā. Bet zini, kas man liekas pozitīvi par to? Nē, par telefonu es piekrītu, protams, ka es domāju, ka tur būs izmaiņas tuvākajos gados kaut kādas, bet atkal, kas mani, tā padara pozitīvu, ja domāju, tur viņi spēlē visas tās, crazy spēles, vai viņiem tur ir TikToks un kas, un tik un tā, viņiem interesē šahs ļoti. Jā, ka šahs konkurē. Jā, konkurē ar telefonu. Bet laikam jau arī mēs kaut ko pareizi darām, ja viņiem tas šahs tomēr interesē. Tā kā daudz ko, protams, var pārmest, vai ne, tam kompānijām, kas, piesaista Nē, labi, telefoniem arī ir arī pozitīvais, tur arī daudz ko var mācīties šahu, jā, tie paši ličesi, českomi, tie uzdevumi un viss pārējais, tas arī ir uzreiz pieejams un gandrīz tur jebkura brīdi tu vari paņemt telefonu un tos pašus uzdevumus pārīsināt. Jā, bet es gribētu teikt, ka klātienes šahs uzvar telefonu, jo kad viņi tur sēž un spēlē Robloxu cerību kausā,
un tad pasaka, ka ir izloze. Jā, viņi visi nolika savu Robloxu nost. Tā kā es teiktu, ka šahs uzvar Roblox. Tas arī ir. Jā. Tā kā Tomēr atbildības sajūta viņiem ir. Es gribētu cerēt, ka tā ir. Nu, labi, mums kādreiz raidījumu vadīja arī, piedalījās šeit Signe, kā tu labi zini. Un tava kolēģi, ja? Un tad mums ir tāda rubrika Signe jautā. Un katram dalībniekam Signe sagatavo kaut kādu jautājumu video formātā. Tā kā, kad es vēl tevi sarakstījos, es vēl nezināju, kāds būs jautājums. Viņi atsūtīja laikam vakar. Tad tu noskatīsimies Signes jautājumu tev. Tā kā esi gatavs. Tā. Čau, Aleksei! Kāda ir tava recepte, lai palīdzētu regulēt šahistēm psihofizioloģisko stāvokli turnīros un treniņos? Kā nomierināt aktīvos, koncentrētam mieram un kā aktivizēt nogurušos optimālam tonusam? Ļoti tāds nopietns jautājums. Nu, kā ar tiem noguruši, bet pa lielam jau visiem tur vienam tā pati recepte, vajag ar viņam parunāt, kādu nomierināt, kādam varbūt uzbļaut, lai viņš nav tik tur skaļš un aktīvs. Kopumā jau bērni klausas, viņiem es teikšu, ka esam pagaidām tādas tā kā autoritātes, un ja mēs kaut ko viņam tur pateicam, man nekad nebija ar to problēmu, ja kādu nevar tur nomierināt vai... Un principā ir tie padomi, ko mēs viņam dodam, citreiz tā arī spēle, pirms spēlēm turnīru laikā strādā tas visu normāli. Bērniem. Labi mums tie audzekņi un viss kārtībā tāda ziņa. Jā. Tā ir. Cik tev ir audzēkņi, ja nav noslēpums? Šaha skola 45, 44 kaut kā tā. Ap to man 2 grupas ir šaha skola. Jā. Ko jūs darat parasti nodarbībās? Kāds tas režīms? Dažādi. Kā jau laikam visiem uzdevumi, skatāmies kaut kādas partijas. Ja tā uz ātro vakar mums bija ar bērniem par Kapablanku sarunas, tur bija, kā viņš spēlēja galotnes, tur dažas partijas, pozīcijas apskatāmies. Tā, turnīri viņiem patika arī spēlēt, tā arī nodarbību laika turnīrus bieži prasa, lai mums ir turnīri, viņš tur blīdus un tā tālāk. Zviedru šāks mums, tā, nav tā kā baigi bieži mēs to spēlējam, bet arī gadas, ka viņi grib. Parasti mēs tā kopā izdomājam, ko mēs darām. Citreiz simultāni spēles, citreiz es ar viņiem, citreiz kāds no stiprākajiem bērniem pret pārējiem tur spēli. Tādas. Vēl mums patīk šitie puzzle racer sacensības savu starpa viņi tur. Jūs to darat klātienē? Tas ir ļoti labi. Jā, ar telefoniem. Es taisu viņiem to tā kā saiti, kur nospiest, sūtu WhatsApp, un viņi tur visi pievienojas. Tur vairāk par 10 nevar būt, bet parasti mums pietiek tur tie dalībnieki. Jā. Tāda ziņa, ka visi piedalās. Vēl mums Kahoot ir. Citreiz bērni paši kaut ko tur izdomā. Taisa, tas viņam arī patika. Tā kaut kāda. Tas puzzle racer, mēs to arī daram, un mēs pat taisam reizi gadā čempionātu. Tā kā, kurš ir puzzle racer čempions? Viņiem es pēc tam kausu dodu tur mazo tādu. Jā, puzzle racer viņiem ļoti patīk. Jā, viens no tādiem foršajiem rīkiem, kas uzdevumus ļauj palīdzēt bērniem tā kā risināt, motivē. Bet viegli. Jā, viņi ir ļoti viegli un temps ir mežonīgs. Protams, grūti izvērtēt, jā. Nē, tur jau doma ir, kā tas ātri jādara. Tur neviens nesaka, ka tas ir sarežģīti uzdevumi, bet tur arī ātrums arī ir svarīgs. Ir arī tāda, tā kā metode, kā teikt, paņemt vienkārši viena gājiena uzdevumus, māc viena gājiena, jā? It kā jau visvieglākie, un cik ātri tu atrisināsi 10 uzdevumus. Un it kā jau skaidrs un viegli, bet ļoti atšķirīgi. Vienam tur tas 3 minūtes var aizņemt pat 5, kāds tur pat 30 sekundēm jau tiek galā. Tas arī tas ātrums daudz ko nozīmē īstenībā. Jā. Kā cilvēks jau redz tos visus. Tas ir interesanti. Es arī to vienreiz salīdzināju starp man tāda viena stiprāka grupa un pavisam tie, kas tādi, 4. sporta klases.
Un tie, kas bija 4. sporta klases, atrada matu vienā ātrāk nekā tie, kas ir tā kā, stiprāk. Viņi Nu, jo meklēja viņiem tas ir vairāk aktuāli. Nu, jā, jo viņi meklēja kaut kādus citus sākumā risinājumus. Varbūt viņi to matu atrada, bet viņi tur domāja kaut ko vēl tur. Ja? Un tad, un tad tie, kas ir tie, kas redz tikai matu vienā, neko citu, tie atrod ātrāk. Tā, bišķiņi tur bija tā starpība. Tas man likās tā interesanti. Jā. Tā kā tā ir. Jā. Tā kā tāds ir. Nu, labi. Nu, Nelī, varbūt tev kāds jautājums, un tad mēs Aleksējam filozofiskos jautājumus uzdosim. Mums tā ir. Tos es tev speciāli neteicu, lai tu nedomā. Nē, es vienkārši gribēju par tām sajūtām. Tu kad biji mazs, līdz izaugi liels, vēl trenējies un absolvēji to šaha skolu, vēl mazliet spēlēji. Un vai tu atceries to, apmēram kā tev patika tas šahs, un pēc tam tev bija tā lielā pauze, un tagad tu atnāc atpakaļ. Tu noteikti uz šahu skaties jau mazliet citādāk, vismaz no citas viedokļas, jo tad tu biji spēlētājs vairāk, un tagad tu esi treneris. Lai gan tu arī spēlē, vai tev tā kaut kas ir cits redzējums? Sajūtas citas. Ir noteikti ir, jo agrāk man ļoti patika spēlēt, es tur visur spēlēju, kur tik bija tie turnīri. Turnīru bija diezgan daudz, katru mēnesi tur kādu 3-4 turnīru noteikti mēs spēlējam. Tagad man spēlēt jau nepatika, jo īstenībā, pirmkārt, agrāk es labāk spēlēju, tā var pateikt, jo ar laiku tas viss pazūd, gan ātrums, gan viss tas pareizi. Agrāk es uzskatīju, ka es blīca biju diezgan labs, tagad es aizgāju uz kādu blīca turnīru, sapratu, ka viss tas jau vairs nav. Neesmu labs vairs, tas ātrums vispār nav aktuāli. Kaut bulletu spēlējot online, vēl kaut kas tur sanāk, nav tik slikti. Bet, protams, ka viņam jau trenerim ir kāda problēma. Viņš māca kaut kādas elementāras lietas tur. Un jo vairāk strādājot ar tiem pašiem ceturtajiem un iesacējiem, tev tur vairāk interese, kā mātu ar torni pieteikt, iemācīt to bērnu, un kā par to opozīciju un tā tālāk. Un kaut kādas tur sarežģītākas lietas jau pazūt arī pašam nav tas prasmes. Jā, tur mēs esam eksperti, kā mātu ar torni ielikt. Jā, to tagad jau. Klau, un vēl viens jautājums. Tad drīzāk par to laiku, kad tev tie turnīri bija pa 3-4 reizēm mēnesī. Kāds bija tā laika tāds mīļākais turnīrs, vai uz kuru tu gaidīji to turnīru varbūt visu gadu, vai vienmēr, sakot, ar vislielāko prieku tu piedalījies? Tas varbūt arī klasiskais šahs, negluži ātrais varbūt. Nē, man drīzāk vienmēr patika tas laikam ātrais šahs, tomēr bērnībā, protams, tas bija tas pats Ceribu kauss, ļoti labs tas turnīrs, kuru gaidījām tiešām ar to visu savu komandu un gatavojamies un vienreiz pat uzvarējām tā Ceribu kausu, tas bija forši. Bet pēc tam jau ar laiku, nezinu, vairāki bija tādi turnīri. Agrāk bija nedaudz savādāk tas viss. Piemēram, bija tāds Latvijas čempionāts Blīca bija, es atceros, parasti tas bija. Un vēl arī kopā ar to, tas bija atšķirīgi 2 dažādi turnīri, bet kaut kā viņi tur novembrī visi bija. Tāla piemiņas turnīrs Blīca bija tāds, tur visi arī stiprie mūsu šahisti piedalījās tajā laikā. Un Latvijas čempionāts Blīca, piemēram. Tur arī tāda sistēma bija, ka vienu dienu bija tāds tā kā atlase, un otrajā dienā bija fināls riņķa sistēma, kad 20, var teikt, labākie, kas bija tur atnākuši. Arī lielmeistari tur bija. Tikt uz to finālu vienmēr man ļoti patika, tas bija forši. Tas sanāk, tu regulāri spēlēji tajā finālā? Regulāri, neregulāri, bet tik pa laikam spēlēju, jā. Kad man bija tur tie labākie gadi. Klausies, Aleksej, vai tu atceries... Kādas 3 reizes priekšnes? Vai tu atceries, kā sauca tavu komandu un kas bija komandas biedri, kad tu uzvarēji? Tu atceries? Jā, es atceros, bet komanda Ceriba mums saucas. Ceriba 79, jo mēs visi tur bijām šitie... 79. mums dzimšanas gads bija visiem. Bet tie komandu biedri, no viņiem visiem šaha palika tikai Andris Sels, tāds ir mums. Viņš pa laikam tagad arī spēlē turnīros.
Un viņam dēls arī spēlē šahu. Un pārējie nav, ja? Nē, pārējie tur ļoti tālu. Es pat domāju, ka viņi vairs, pat Latvijā nedzīvo kaut kā man tā šķiet, bet viņi noteikti nepalika šaha. Ne tā meitene. Mums bija stipra komanda, mums bija 4 ar, toreiz bija vēl, tagad ir 3 puiši, 1 meitene, toreiz bija 4 puiši, 1 meitene komanda. Oho. Un mums bija puišiem visiem 1. sporta klase, meitene laikam 2, es neatceros precizi, un es spēlēju pie 4. galdiņa, tad tie visi bija stiprāki par mani, kas mana komanda. Bet klausies, bet 4 puiši, 1 meitene nav slikta ideja. Tie puiši taču ir tonnām mūsdienās. Jā, bet es paskatījos arī, tur man bija tādi pieraksti, tajos gadus ap 40 komandam spēlēju. Bet, bišķiņ, pat sanāk, ka šoreiz ir vairāk. Jā. Nē, labi, tas tā. Formāta jautājumi. Man vēl tāds jautājums. Visi ļoti labi zina tevi arī internetā, jo tu Ličasā organizē tos šaha skolas turnīrus internetā. Tu tur moderē, vai ne? Un piedalies. Saki, no kurienes tev tāds, vai kāpēc tev ir tieši tāds Ličas neims? Es gribēju vienmēr pajautāt. Ko tas varbūt nozīmē kaut ko? Jā, šito es varu izstāstīt. Draugi mani kādreiz sauca par, Aleksejs, Ļoša, tas ir tā kā saīsināties, Ļoši kā arī tā sauca. Un viens draugs man viņš mācījies vācu valodu, un viņš kaut kā to vārdu Ļoši kaut sarakstīja ar šitiem burtiem visiem kaut kā tur. Tad tas ir tavs vārds. Kaut kā man tā arī palielam, iesauka tādu. Ļoti labi. Jo es mēģināju saprast, ja man paraksti interesē, kā cilvēki izdomā savus. Nē, es pat ne pats to izdomāju, vienkārši man palika no veciem. Labi. Okay. Labi, tad mums ir tādi filozofiskie jautājumi. Jā. Tu esi kādu mūsu raidījumu redzējis, ja vienu epizodu kaut vai? Jā, gandrīz visus skatos, protams. Ļoti labi. Tad tu zini, ko mēs tev jautāsim. Aptuveni, jā. Uz to salu neapdzīvotu. Viņš jau tur varbūt ir. Girts jau paņēma viņu tur. Jā, tu esi uz kaut kādas. 2 nedēļas tu jau esi salā. Jau no vienā salā esi. Labi, iedomājies, Avarē šaha visi kruīzes, kuri visi šahisti uz viņu sabāsti. Lielais čempionāts. FIDE sabāž visus šahistus uz kuģa, notiek avārija. Un tad tev jāizvēlās 3 šahisti, ar kuriem tu būsi uz vientuļas salas. Kurus tu izvēlētos? Es tā kā gatavojos bišķiņ, es jau iepriekš domāju, ko es paņemšu līdzi. Girtu noteikti jāņem. Man ar viņu ļoti labi iet kopā strādāt. Gan nometnē mēs ar viņu bijām, viņš jau pārbaudīts cilvēks. Vientuļas salas arī. Tomu arī jāņem Kantonu. Kantonu. Sorry, ne Kantonu, bet Kalniņu, protams. Kalniņu? Kalniņu, jā, prezidentu tak vajag salīt arī kādu. Būs jums karalis uz salas. Bet par to 3. es gan nezinu, ko vēl paņemt līdzi. Kādu no meitenēm, no sievietēm. Neliju varam paņemt. Neliju? Tas jau tāda zolīda sala jums tur visi Latvijas atslēgas. Tāds šahais, pat bail iedomāties, ko jūs tur darīt uz tās salas. Tāds nopietnas sastāvs. Kāds projekts rakstīti noteikti. Jā, tur RTU Open, tur cerība kauss, kas tur tik nenotiktu, ja? Ar atlases sistēmu Lietuvā, Igaunijā un kur tur vēl, vai ne? Jā. Labi, tad tāds jautājums, ja tu varētu kādam šahistam no pagātnes pajautāt vienu jautājumu, kuru tu šahistu izvēlētos, jebkādu jautājumu, jebkuram šahistam, un ko tu jautātu viņam? Te gan ir sarežģīti, nezinu. Visticamāk, ka Mihailam Talam kaut ko jautā, bet ko tieši kaut kādus padomus, kā kļūt tik stipram un tā tālāk. Nezinu, tas tā. Pieņemsim, ka Mihailam Talam kaut ko pajautāt. Jā, es biju pārsteigts par to, kad es rakstīju to grāmatu, ka Tāls, tur ir tāds arī epizodes pieminēts, ka viņš, viena no lietām, kas man likās, ka viņš varētu nedarīt, bet tomēr darīja, viņš skatījās arī daudz zemākā līmeņa šahistu partijas rūpīgi.
Tas man likās tāds mazs pārsteigums, pie tiem, tas varbūt no padomu sērijas, jo, tas mūsdienās varbūt ir pašsaprotami, ka cilvēki redz visu kaut kādas partijas, bet iedomājies tur kaut kādi 80. gadi, vai 70. ka Tāls speciāli dabūja kaut kādas biļetenes no jauniešu čempionātiem, un viņam nebija tā kā tieši saistības ar tiem dalībniekiem, ja? Viņš vienkārši gribēja redzēt, ko visi spēlē, ja? Tas man likās tāds, redzeslokā paplašinās. Jā, tas savam kaut kādam tur jaunam idejam varbūt kaut ko saskatīt. Bet tagad ar datoriem, ar tam visam programmam, es domāju, ka viņš jau vairs neko tādu. Jā, viņš noteikti sēdētu ar datoru. Jā, bet tas man liekas, ka tas savā ziņā kaut kā aiztaupa, vai ne, to datoru. Tajā laikā, kad tu skaties kaut kādas dažādas līmeņus. Jā, protams. Jā, bija jau tas, kā Chess Informator bija tāda grāmata, kur ar tam visam atklātnim iepriekšējā gada jaunumiem un tā tālāk. Jā, tā bija forša literatūra. Katru gadu. Es biju pārsteigts, tu zināji, ka viņi joprojām iznāk? Nē, nezinu. Jā, Chess Informators joprojām. Kāpēc ne? Jā, tas ir forši. Viņi ir aizmirsuši, ka vajag apturēt. Bet man atkal liekas tagad, ka otrādā, kā Chess Informatora loma ir vēl lielāka nekā kādreiz, jo tagad ir tik daudz, vai ne? Ka vajag tādu, condensātu. Ja? Un tad tur, kāds jau izvēlējies tur tava vieta kaut ko. Visām tur bezgalīgajām. Ja, ne? Jā, varbūt. Tieši tā. Tā kā varbūt arī vērts viņu sākt lasīt, varbūt, jā. Labi, tu pēdējais, mums ir dažādi tie jautājumi, bet no manas puses pēdējais, tu aizbrauc uz, nezinu, kur ir pēdējais ceļojums, kur tu esi bijis ārpus Latvijas? Ceļojums? Bez šaha. Es kā tiesnesis braucu, te uz Albāniju biju. Albānija, jā. Piemēram, tu esi Albānijā. Kā tiesnesis aizbrauc uz Albāniju, un tur ej, un tur kaut kāds tirdziņš, un tu nopēc to eļļas lampiņu, tāda stilīga, tu viņu mājās mēģini ieslēgt, un tur iznāk džins no viņas ārā. Bet izrādās, tas ir šaha džins. Un viņš tev saka... Aleksej, izrādās, es esmu šaha džins, es piepildīšu 3 tavas šaha vēlēšanās, jebkādas, bet viņām visām jābūt ar šahu saistītām. Tu vari jebko prasīt. Kādas 3 šaha vēlēšanās tu viņam paprasīt? Vēlēšanas. Kaut kā paaugstināt manas šaha prasmes, tas jau pirmais, kas ienāk prātā. Tu vari reitingu prasīt, droši. Tu vari prasīt reitingu. Kādi 2,500 man pietiks. Oho, labi, pieticīgi. Labi, pirmā vēlēšanās 2,500. Ja viņš tiks gala. Tad tālāk jādomā par audzekņiem, par viņu panakumiem, kaut ko tur jādabu, kādu jaunu, varbūt pasaules vai Eiropas līmeni kādu labu panakumu. Tad kopumā Latvijas šaham kaut ko. Jaunu lielmeistaru gan jau, ka mēs te visi jau gaidam ilgus gadus, lai Reinis ātrāk tur skrien pie savam normam. Labi, tādas, pastāc, kā tu smuki sadalīji. Ar džina palīdzību. Sev kaut ko audzēkņiem, un Latvijas šaham, kā? Jā, labi. Teiksim paldies Aleksējam par dalību mūsu raidījumā. Un, paldies jums, kā aicinājāt. Jā, tad tiekamies nākamajos. Nelī, paldies tev arī.